Te ir īpašs mikroklimats, lai lentes ar video un skaņu celiņiem nebojātos. Cik kasešu ir video arhīvā, nav skaidri zināms, taču precīzi zināms, ka saglabāti 32 000 ierakstu, kopā 27 000 stundu. Ierakstu uz vecajām 16 un 35 mm lentēm, melnbaltie kadri bez skaņas un Latvijā pirmie krāsu televīzijas raidījumi. Nekur citur Latvijā tādu video liecību nav. 59. gads ir tie pirmie sižeti, ko mēs esam arī saglabājuši, pateicoties vecākajiem kolēģiem, kas vairs nestrādā. Un tā kā tas ir tiešām šodien to var novērtēt. Gunita Baškere videoarhīvā strādā 17 gadus. Viņa un kolēģis kasetēs un datubāzēs var sameklēt gandrīz visu, ko kādam var ievajadzēties raidījumu vai filmas veidošanai. Un te es, Judīt, gribu vēl tev pastāstīt par vēl vienu lielisku atradumu. Pirms kādiem 7 gadiem mums zvanīja no Latvijas universitātes, kad esot saglabājušās platās lentes, kādreiz uz filmu ruļļiem tika filmēti raidījumi. Ja? Un vai mēs negribam viņas paņemt? Jo kādreiz ir bijusi tāda tradīcija, kad televīzija ir devusi universitātei, žurnālistiem izmēģināt dažādas savus raidījumus, ko var noskatīties un atkal analizēt, un tāpēc tie ruļļi savulaik tur ir nonākuši. Atradām panorāmu, īstu panorāmu. Gadu, protams, mēs nevaram precīzi pateikt, bet tas varētu būt vai nu 70. gadu beigas vai 80. gadu sākums. Ar visām sadaļām, ar Ziedoni banku, ar Gerda Riekstiņa vada, ar Vēsmu krāģi, kas atkal citur nav nekur. Tikko apskatījām zelta krātuvi, un tagad mēs nākam iekšā jaunajā ērā, kā teikt. Šeit mums ir vieta, kur satek kopā gan vecie, gan jaunie raidījumi. Kolēģis Jānis katru reizi saņem raidījumus, ko mums sūta pa failiem, no montāžas telpām, no neatkarīgiem producentiem. Šis faktiski to, ko mēs tagad redzam, tas ir tāds, viena kolēģi saka, cietais arhīvs, jā, mūžīgais arhīvs. Tāpēc, kad dzīve iet uz priekšu arī autortiesību un cilvēku tiesību jomā, un līdz ar to, ja tev ir tagad kāds skaists pasākums vai koncerts vai raidījuma cikls, ir nosacījumi tādi un tādi, drīksti paturēt līdz 3 minūtēm, līdz 90 sekundēm, un atkarībā no tā tad arī mēs glabājam. Un te ir panorāmas arhīvs. Šajā telpā glabājas manu kolēģi un manis veidotie ziņu sižeti. Gadu garumā tādu ir sakrājies ļoti daudz. Es panorāmā strādāju jau 11. gadu. Judīte Čunka, Aldis Balodis, Latvijas televīzija. Lūk, panorāmas šavakaļu ziņu klāsts galā, bet turpināsim ar sportu. Uģis Joks studijā. Vēfiņš šobrīd